dreimanītis, greizu ratu taisītājs. Es biju ratu dreimanītis, greizu ratu taisītājs. 4 mazi ripentiņi līka gara dīselīt. 4 mazi ripentiņi līka gara dīselīt. Man tas ritenis man, tas rātenis man, tas ritenis man, tas rātenis man, tā debesu dīzelī. Man tas ritenis man, tas rātenis man, tas ritenis man, tas rātenis man, tā debesu dīzelī. Lai to dara, kas varēja, es nevaru to darīt. Lai to dara, kas varēja, es nevaru to darīt. Nevarēju tumšu nakti sīku zvaigžņu izskaitīt. Nevarēju tumšu nakti sīku zvaigžņu izskaitīt. Tur tas ritenis tur, tas rātenis tur, tas ritenis tur, tas rātenis tur, tā debesu dīzelīt. Tur tas ritenis tur, tas rātenis tur, tas ritenis tur, tas rātenis tur, tā debesu dīzelīt. Dreimanītis, greizu ratu taisītājs. Es biju ratu dreimanītis, greizu ratu taisītājs. Mani zelta zvaigžņu rati vidū gaisa grozījās. Mani zelta zvaigžņu rati vidū gaisa grozījās. Tas rātenis tas, tas ritenis tas, tas rātenis tā, tā debesu dīzelīt. Tas ritenis tas, tas rātenis tas, tas ritenis tas, tas rātenis tā, tā debesu dīzelīt. Divas līnijas, puiši pret meitām, meitas pret puišiem. Spēcīgi plaukstu sitieni pret grīdu, kas paceļās lidojumā, un visi zina. Atkal pienācis laiks pucēties un pulcēties. Laiks griezties tradīciju ritenī. Šogad mēs to darām jau 75. reizi. Atskaites punkts – sezonas pirmā raķete. Manuprāt, neviens tā arī līdz šim nav pārliecināts, no kurienes raķetei kājas augušas. Jeb kā tā radusies, bet ja kāds zālē zina, droši pēc koncerta pienākiet pastāstiet mums to. Un raķetes nozīmi staltā, kas stājas, izjustāka dejojuma sakarā arī neviens līdz šim nav atļāvies apšaubīt. Raķete jāpalaiž pirms katras sezonas sākuma, ārzemju brauciena un koncerta.
par visām izemītēm. Skaista mana tavu zeme, par visām izemītēm. Visapkārti ozoliņi, vidū saule ritinās. Visapkārti ozoliņi, vidū saule ritinās. Skaista mana brāļa sēta, trejādījami vārtiņiem. Skaista mana brāļa sēta, trejādījami vārtiņiem. Pavienījami saule brauca, pa otrījami mēnestīņš. Pavienījami saule brauca, pa otrījami mēnestīņš. Pa trešajami mājās braucu, divdzelteni kumeli. Pa trešajami mājās braucu, divdzelteni kumeli. Mans pītēva novadījis, bet viņš žēli turējās. Mans pītēva novadījis, bet viņš žēli turējās. Man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts. Nekur nav tādu ļaužu, kā tai mūsu zemītē. Taisnu ceļu viens staigāja, runā taisnu valodi. Nekur nav tādu ļaužu, kā tai mūsu zemītē. Izrakstīti godas brakli, godas svātī mugurā. Man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts. Man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts. Es iegāju svētīņājīs, kā saulīte izstāvā. Man trekliņi sniega baltis, šķiet saulīti tāds spīdēt. Es iegāju svētīņājī, kā saulīte izstāvā. Kājās mani raiva zeķes, rokās zelta grēzentīm. Man rakstītis, man
man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts. Visi mani lapnu saka, redz ražani staigājot, treji brunči zīdā veste, izrakstītā vilainī. Visi mani lepnu saka, redz ražani staigājot, vīnu kreklis varas siksta, Rīgā pilda cepurī. Man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts, man rakstītis, man rakstītis, man rakstītis, izrakstīts. Tur nav tādu ļaužu, kā tai mūsu zemītē. Izrakstīti godam krakli, sāki mugurā. Visi ceļi guņiem pilni, visi ceļi guņiem pilni, visi ceļi atslēgām, visi ceļi atslēgām. Jas būs ieti visam cauri, jas būs ieti visam cauri, Jārdievina palīdziņ, Jārdievina palīdziņ. Jas būs ieti guņiem cauri, jas būs ieti guņiem cauri. Puši lausti atslēdziņ, puši lausti atslēdziņ. Visi ceļi guņiem pilni, visi ceļi guņiem pilni. Visi ceļi atslēgām, visi ceļi atslēgām. Jas būs ieti visam cauri, jas būs ieti visam cauri. Jārdievina palīdziņ, Jārdievina palīdziņ. Jas būs ieti guņiem cauri, jas būs ieti guņiem cauri. Puši lausti atslēdziņ, puši lausti atslēdziņ. Visi ceļi guņiem pilni, visi ceļi guņiem pilni. Visi ceļi atslēgām, visi ceļi atslēgām. Jas būs ieti visam cauri, jas būs ieti visam cauri. Jārdievina palīdziņ, Jārdievina palīdziņ. Jas būs ieti guņiem cauri, jas būs ieti guņiem cauri. Puši lausti atslēdziņ, puši lausti atslēdziņ. Visi ceļi guņiem pilni, visi ceļi guņiem pilni. Visi ceļi atslēgām, visi ceļi atslēgām. Jas būs ieti visam cauri, jas būs ieti visam cauri. Jārdievina palīdziņ, Jārdievina palīdziņ. Jas būs ieti guņiem cauri, jas būs ieti guņiem cauri.
Pušķīlās ir atslēdziņ, pušķīlās ir atslēdziņ. Mana pirmā būšana kolektīvā šķiet nedaudz kā cita pasaule. It kā es nācu uz A grupu, bet šeit visi bija tādi draudzīgi, jautri un jauki. Man gan likās, ka puse varētu būt mani vecāki. Es ilgi nevarēju atslābt. Es atceros, kad mums visu laiku gāja ļoti jautri. Ritenītis, it kā dejotāji, bet dzied trakāk un skaļāk par jebkuru kori. Taču arī šis apgalvojums nevienmēr ir patiesība. Aptuveni šādas bija mūsu sajūtas neilgi pirms pirmā koncerta. Mirkli pirms mēs uzvilkām ritenīšu noliktavā glabāto tautas tērpu, un jauniņie tika sveikti ar skaisto notikumu. Ja godīgi, ar pirmajiem koncertiem kolektīvā cieši saistīta ir arī medinieka tradīcija. Runā, ka pirms tam dejotāju vidū esot bijis iecienīts kāds piparmētru liķieris, kura garša, protams, palēnām sākus apnikt. Kā bijis, kā nebijis, tieši ap to laiku Rīgas balzāmā parādījusies arī jauna marka – medus balzāms. Tad nu jupis pakacinājis kādu dejotāju, ka jaunajiem uz koncertu jāsagādā kāda medus lāse. Un pārējais, nu, jau ir pagātne. Tā vēl šodien jauniņiem ir uzdevums sarūpēt medaino dzērienu kopīgai baudīšanai pirms un arī pēc koncertiem. Alkohola lietošanai negatīva ietekme. Pucēšanos savās tradīcijās ritenītis uztver ar vislielāko atbildības sajūtu. To rāda gan rūpīgi glabātie iesvētību tērpi, gan greizā kompasa krāšņie kostīmi. Tas mums ir ļāvis iejusties 20. gadsimtu glamūrā, pagozēties uz sarkanā paklāja, kļūt par skanīgu čigānu tamboru, bitēm, jūrniekiem un citiem tēliem. Tāpat nevaram aizmirst, kā par graznu rotas topas maiz dejotāju sejās mēģinājumos, kad kādam bijuši svētki. Jubilārs kaut ir paspēr solē ārpus līnijas, fonā sāk skanēt gatavas dejas akordi, un gaviļnieks tiek apbērts ar bučām gan no puišiem, gan no meitām, kāds cieši samīļo un kāds sapurina. Kādā no Ilzītes dzimšanas dienām ritenītis pat kļuva par īstenu lauku kapeli. Katrs nu ņēma, kuro instrumentu prata, un visi kopīgi izpildīja Ilzītes mīļākās dziesmas. Pīdīveņa garīgoldi, tīsieš pošā meilo māra. Pīdīveņa garīgoldi, tīsieš pošā meilo māra. Tīsieš pošā meilo māra, villainei tīs raksteidama, tīsieš pošā meilo māra, villainei tīs raksteidama, Nu tavaisi rūceņosi, pošas laimas atsliedzeņa, Nu tavaisi rūceņosi,
laimas atsliedzēja, atsliedzēja. Tūti veņi kolnā kopti, kolnā kopti, nānu kolnā leņeņāji, leņeņā. Tūti veņi kolnā kopti, kolnā kopti, nānu kolnā leņeņāji, leņeņā. Tūti veņi putram dūti, nānu putrā veļi liuti, veļi liu. Tūti veņi putram dūti, nānu putrā veļi liuti, veļi liu. Līdī veņa gari goldi, tīsvieš pošā meilo amāra, meilo amāra. Līdī veņa gari goldi, tīsvieš pošā meilo amāra, meilo amāra. Aug man gonīte, krūmiņu ēna, aug man gonīte, krūmiņu ēna, lai pāri pūta sīvaie vēji, lai pāri pūta sīvaie vēji. Aug meitenīte, pie mamuliņas, aug meitenīte, pie mamuliņas, brālīšu vidū, pie mamuliņas, brālīšu vidū. Sajāja tautas māsiņu lūkot, sajāja tautas māsiņu lūkot, ai mamuliņa, ai valeliņi, ai mamuliņa, ai valeliņi, dod padomiņu, vaieti tautās, dod padomiņu, vaieti tautās. Te pāri pūta man visi vēji, te pāri pūta man visi vēji, vai tautiņāsi būs tāda dzīve, vai tautiņāsi būs tāda dzīve, ej, mīmasiņa, būs laba dzīve, ej, mīmasiņa, būs laba dzīve, atdūsit koseņu iz svešu pusi, eļu, eļu, līdā iz svešu pusi, tā izbroļē tiltu no rūžu lopu, eļu, eļu, līdā no rūžu lopu, tīsovai moseņai pīureņu vesi, eļu, eļu, līdā pīureņu vesi. Vairums kolektīvu tradīciju radušās esot ceļa jūtīs. Nelieksim, ka daudzas no tām saistītas ar kādu ņiprāku dzērienu malkošanu. Tomēr, kad tad par riktīgam atpūsties, ja ne ārzemēs? Piemēram, aiz Latvijas robežām pirmo reizi tika gatavot ceļojumu bolu, jo kāds no dejotājiem vienkārši bija nopircis lielu plasmasas bļodu.
Taču tagad neviena ārzemju brauciena noslēgums nav iedomājams bez kopīgi brūvēta kokteļa. Bolieres gatavot 1 dienu pirms atgriešanās māju. Tāpat ik viens sevis cienīgs ritenīts rokās paturējis kolektīvu Zāba. Šī burbuļojošā riņķa danča pirmsākumu meklējam 1993. gadā Vācijā. Tagad ritenīšu pūrā jau ir 2 zābaki. Ārzemju braucieni jau vispār ir tāds laiks, kad dažiem kolektīvu biedriem sevi labpatīk uztvert par rokzvaigznēm. Nevienu reizi vien pie viesnīcas dalīt autogrāfi un piekrist uztaisīt kādu kopīgu foto. Okeāna tosts ir radies Bulgārijā 2003. gadā, kad ritenītis piedalījās Deju festivālā. Kādu dienu diezgan ilgi bija jāgaida līdz pusdienām, un mēs 3 ģimenes sēžot pie viena galdiņa, jupīši, barkāniņi, maziņie, runājām, ko tad mēs īsti gribētu pusdienās. Nolēmām, ka cūgais karbonādīti būtu īsti laikā, un lai to karbonādīti dabūtu, mēs draudzīgi sākām rukšķēt tā ruk. Un patiešām pusdienās mēs tikām pie karbonādes. Nākošajā dienā domājām, ka turpināsim tādā pašā garā, un no mūsu galdiņa atskanēja tāds daudzbalsīgs mū, un tad mēs tikām arī pie lielopa. Un 3. dienā nolēmām, ka vajadzētu izmēģināt dabūt pusdienās zivi. Un jautājums, ko tad zivs saka, par to mēs tur diezgan ilgi spriedām, un beigās nonācām līdz vārdam okeāns. Nu, par to, vai mēs kaut ko arī lietojām, saucot pirmo okeānu, vai mēs dabūjām beigās to zivi, nu par to vēsture klusē. Tajā pašā Bulgārijas braucienā vien vakar mēs nogājām naktsmītnes foajē socializēties. Un viena no pēdējiem palikām mēs, Judrupkungs, Barkānkungs, iespējams, ka Rūtenkungs un es. Un tad mēs tādi krietni silti gājām apakaļ uz istabiņu. Un dušīgi māvām maz bija tēva novadiņas. Tad vienā brīdī pavērās Barkānītes istabiņas durvis, viņa iznāca ārā, nostājās mums ceļā, cieši ieskatījās acīs, izslējās taisni un nodziedāja vienu pantiņu no dziesmas. Dzidri, tīri, skanīgi. Pa to laiku no visām citām istabiņām pavērās durvis, visi ārzemju kolektīvu dalībnieki skatījās, klausījās un beigās vētraini aplaudēja. Kad bijām Portugālē, parkos un citviet pilsētas teritorijā manījām glītus apstādījumus. Tāpēc nolēmām, ka vajadzētu esošos ziedus saplūkt, lai iepriecinātu kolektīvu meitenes. Tā kā meitu mums daudz, to priekam nācās papostīt nevienu pilsētā iekopto dobi. Augsta kalna galiņā ir ram, pam, pam, pam.
puķītes sēdamas dārzīgos, puķītes sēdamas dārzīgos. Karavīri vaicāja karavijādam, ir kālapi lustīgas kurzemes meičas, kālapi lustīgas kurzemes meičas. Kurzemes meičām ir pastāvs kājām, zaudātam zāvaki smukā un ierīte, zaudātam zāvaki smukā un ierīte. Ziemu sniegu sniedzīšu, vasaru lietīšu, rūdeni augstais vējīš, rūdeni augstais vējīš. Lustī, mēs karzēni, pāroti zirgi, zāvaki kāja, pāroti zirgi, zāvaki kāja. Man kājiņa pasīdēja opsidrallalā, smoka puiši pulciņā opsidrallalā, kas kodīgs sauku dēls opsidrallalā, noņem manu painaciņu opsidrallalā, noņem manu painaciņu opsidrallalā. Pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā, pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā, pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā, pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā. Tumsa bija neredzēju opsidrallalā, katrs rīt projām gāja opsidrallalā, kāpa miglu vienatmi opsidrallalā, āža kāda zirga kāja opsidrallalā, āža kāda zirga kāja opsidrallalā. Pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā, pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā, pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā, pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā. Es ar savu vīra māti opsidrallalā, lēkāju pa ceļrādi opsidrallalā, vīra māti, pelna māti opsidrallalā, tagad laik pa ceļrādi opsidrallalā, tagad laik pa ceļrādi opsidrallalā. Pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā, pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā, pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā, pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā. Kas tu brēc opsidrallalā, pašā purva vidiņā opsidrallalā, vīra māti kazakā opsidrallalā, tādak viņa domā opsidrallalā, tādak viņa domā opsidrallalā. Pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā, 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 pāri māri, tevis teva kumbara sarasasā. Abrama Poļka. Hey!
Īpašas nedēļas ritenītim vienmēr saistīts ar autobusiem, kad dejotāji jānogādā uz koncertiem tepat dzimtās zemes ārēs. Atmiņā paliekošs ceļš mērots uz koncertu rujienā. Diena sākas ar to, ka iekāpām nepareizajā autobusā, jo Ilzīte pirms tam bija veikusi cenu aptauju starp dažādiem šoferiem. Kā rezultātā mūs uz rujienu tajā rītā bija gatavi vest veseli 2 autobusi. Viens šoferis, kuram jau bija samaksāts, bet otrs, kurš situāciju bija pārpratis un domāja, ka viņam kāds vēl tik samaksās par sniegto pakalpojumu. Kad īstais autobus bija atrasts, devāmies ceļā, taču tas aprāvās pie Vangažiem, jo kāds no aizmugurējām rindām sāka bļaut deg. Tad šoferis ātri griez malā, bet mēs stundu stāvējam, lai jau 3. reizi pārsēstos jaunā busiņā. Bija arī reize, kad norunātajā iekāpšanas punktā nesagaida neviens autobus. Tāpēc uz Liepāju sanāca slidot uz nepilniem 200 km/h, nesaudzējot savus auto. Tad laika gaitā tika nolēmts, ka uz izbraukumu koncertiem labāk doties ar savām mašīnām. Šoferu pienākums uzticot kādam no savējo vīrus. Tā kā esam pieraduši pie mūsu mīļās bēgļu skatuves dēļiem, citās vietās mums mēdz piemesties tāds kā topogrāfiskais apjukums. Nevienu reizi vien sanācis, ka dejas laikā skatītājiem pagriezta mugura, bet kolektīvs centīgi griež zīmēm riņķī, lai vismaz noslēgumā atrastos pareizajās vietās. Šādi reiz cirka arēnā uz Zapli vien griezām zaļumballes polku, tā arī līdz galam nesaprastami, kuru pusi tajā apaļajā laukumā katrs uztveram par priekšu. Bija arī kāds koncerts par krogustēm, kur skatuves malās tika izbūvēta scenogrāfija krogu sainām. Džeki šo pieredzi gribēja padarīt pēc iespējas autentiskāku, tāpēc kausus sapildīja ar īsteniem zītara dzērieniem, ko malko turpat skatītāju priekšā. Vakarāji, kur es gāju,
ķeres nolīdzini meža galus, nolīdzini meža galus, lai dziesmīņa pārizskana, nolīdzini meža galus, lai dziesmīņa pārizskana. Tādēļ nedziedāju, kad man grūti jāstrādā, ir rokas kājas piekusušas, mēlē mana nepiekusa. Rokas kājas piekusušas, mēlē mana nepiekusa. Dziesmīņu nepietrūka, ne dieniņu, ne naktsniņu, kur es gāju, tur dziedāju, vai rītāji, vakarāji, kur es gāju, tur dziedāju, vai rītāji, vakarāji. Šķeres nolīdzini meža galus, nolīdzini meža galus, lai dziesmīņa pārizskana, nolīdzini meža galus, lai dziesmīņa pārizskana. Saskaldīju ledus kalnu deviņos, gabalos, deviņos gabalos. Meitu mātes izstāviņa uz devīta gabaliņa, stili stāvi kumeliņi uz tā ledus gabaliņa. Meitu mātes izstāviņa uz devīta gabaliņa, stili
meitu māmulī. Es aizvedu tautu meitu ar visām villainēm. 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 Rikšiem laidu pundeļīņu, pat to silā gabalīņu, optai rīdi rallallā, pat to silā gabalīņu. Lai atrastu līgā viņu, lai atrastu neguļoņu, optai rīdi rallallā, lai atrastu neguļoņu. Labdien tautu māmulīņa, nāku savas mājās dzīves, optai rīdi rallallā, nāku savas mājās dzīves. Gribu precēt jūs meitiņu, ko lūdzami neliedziet, optai rīdi rallallā, ko lūdzami neliedziet. Roze gaisu izstabiņu tautu dēlu gaidīdam, ar roze gaisu izstabiņu tautu dēlu gaidīdam. Kad atnāca tautu dēls, savu rozes pagultē, kad atnāca tautu dēls, savu rozes pagultē. Savu rozes pagultē, pat palogu nāziņāji. Savu rozes pagultē, pat palogu nāziņāji. Nāziņāji noklausījos, ko runāja tēvs mamīm. Nāziņāji noklausījos, ko runāja tēvs mamīm. Tās vēlēja māte liedza, tauties lūdza raudādājs. Tās vēlēja māte liedza, tauties lūdza raudādājs. Tauties lūdza raudādājs, sīku naudu skaidīdams. Tauties lūdza raudādājs, sīku naudu skaidīdams. Man izdeļai ceļas, optai rīdi rallallā, man izdeļai ceļas. Kam zināju, kur iet viņu, kur aut pagalvīgā viņu, optai rīdi rallallā, kur aut pagalvīgā viņu. Uzlūkīņas man iedota, kas viņš tā izpildētīņu, optai rīdi rallallā, kas viņš tā izpildētīņu. Ja tā buļa, vai tā buļa, man izdeļai neceļas, optai rīdi rallallā, man izdeļai neceļas. Salta kaķi savu naudu, ne par manu augumī, optai rīdi rallallā, ne par manu augumī. Es jau neesmu, kāpēc no zariņa noņemās, optai
Kopīgajā tradīciju ritmā gadās arī pa kādam neparedzētam pārsitienam, kuru vilinājumā citi pat sadajojuši ģimenes. Kā varbūt ziniet, Jupja un Džerika meitas veido tagadējās ritenīša rindas, taču Lailai un Ralfam, Evitai un Džidži jaunā paudze vēl tikai aug, un viņi jau mums nav tādi vienīgie, kas laimīgi sapricināti. Pagājušo gadu Ģirtiņu un Agnes arī sapricinājām. Pēc Džidži iniciatīvas ritenīšiem radās lieliska tradīcija vienam otru iepazīt neformālā gaisotnē. Precīzi gan nemācējuši teikt, pirms cik gadiem tā tika aizsākta, bet katrā ziņā mana mīļākā ritenīša tradīcija. Tā jau ir, it kā dejo vienā kolektīvā, bet pat nezina, ar ko tavs partneris īsti nodarbojas un kāds ir viņa mīļākais aliņš. Tagad šīs neformālās sanākšanas pāraugušas par ciešu draudzību ar bāru Ezīts. Ik mēnešu 2. ceturtdienu pēc mēģinājuma mēs esam sastopami tur. Neaizmirstam par smaidīgu pašbildi grupas čatā, lai tie, kas nav ieradušies, redz, ko palaidis garām. Draudzības vārdā ritenītes spējas apstaigāt pat pusi Rīgas, lai atrastu, kurā skolā apmetušies 2018. gada deju svētku laukuma draugi kolektīvs Banga, kam garlaicīgākā mēģinājuma mirklī bijām veltījuši AC/DC dziesmu Thunder. Pērkoņainās vietas nomainot uz kolektīvu nosaukumu Banga. Kādu vakaru folklubā Ala bijām izdevuši visas alus rezerves, tāpēc šķita, ka pienāca laiks skanīgo meldiņu Banga tā-da-da-da-da-da-da-dam kolektīvam nodziedāt arī uz mēģinājumu laukumu. Apbraucām 3 lokācijas, taču, kas meklē, tas atrod. Līdz ar rīta gaismu kopīgi uzdziedājām gan Bangas dziesmu, gan arī viņu veltījumu mums. Ai riti, riti, ritenīti, vecais draugs. Banga! Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Banga! Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Banga! Da-da-da-da-da-da-da-da! Banga! Casino, cosa de Rumeņa gaļeņa. Oi, mīloju, monai, es pats mīļoju tevi. Smoidro garu augumiņu, sarkans rūžu vainami. Oi, mīloju, monai, es pats mīļoju tevi. Un par jaunu siet pie lūga gaidēdam. Oi, mīloji, tu monai, es pats mīļoju tevi. Aiziet priekšā vārdu, izmauņ mūnu kumpēli. Oi, mīloji, tu monai, es pats. Ten zirgu pagalmā, īveļu maņi uzstāvā. Oi, mīloji, tu monai, es pats mīļoju tevi. Steidzīs padot labu roku, padot maņiem zelta krāslu. Oi, mīloji, tu monai, es pats mīļoju tevi. Zimēna hola izvist goldam zakusku. Oi, mīloji, tu monai, es pats mīļoju tevi. Atgaloju boltu paladeņu, nulīt savu
visu uz kāpu kalniņā, es uz kāpu kalniņā, pašā kalna galiņā. Ajuliņ follerā, lai dzīvo jaunībā, ajuliņ follerā, lai dzīvo tas, kam nav nekas. Es redzēju visu jūru, visus jūras braucējiņus. Ajuliņ follerā, lai dzīvo jaunībā, ajuliņ follerā, lai dzīvo tas, kam nav nekas. Divi kuģi meitu nāca, trešais skaistu puisēniņ. Ajuliņ follerā, lai dzīvo jaunībā, ajuliņ follerā, lai dzīvo tas, kam nav nekas. Meitu pūģi izpušķoti sarkan baltam rozītēm. Ajuliņ follerā, lai dzīvo jaunībā, ajuliņ follerā, lai dzīvo tas, kam nav nekas. Zēnu pūģi izpušķoti, panadziņu nadziņiem. Ajuliņ follerā, lai dzīvo jaunībā, ajuliņ follerā, lai dzīvo tas, kam nav nekas. Lasīdamas, kas varēja gudrāts būt.
dēliņām ir vites spārnu, vilainītes glāzu korpes, kājiņē es uzliku biti tevi ozoliņa, vainagdziņu, lai Dievs dodī citu gadu jaunās bites, dārziņā visas bites iedos gāja, kad saulīte atspīdēja visas meitas, kroņus pīna, kad puķītes, dārzās iet, es uzliku jānīšām zaļo zola, vainagdziņu, lai Dievs dodī, jānīšām labas bites, ozolā. Līgu,
mainās dejotāji, un līdz ar viņiem mainās arī kolektīvu tradīcijas. Ir tādas, kas nomaina savu formu, bet citas izzudušas vispār, vai to vietā radušās jaunas. Agrāk tika organizēta bērnu balla, bet tā kā ritenītes laika gaitā palika jauneklīgāks un bez bērniem, tad šo tradīciju nomainījis kopīgs pikniks vai bowlinga mačs deju sezonas sākumā. Savu formu pamainījuši arī iesvētīgi cepures jautājumi un eklītes mēģinājums. Šobrīd jautājumus topošajiem ritenīšu biedriem ik viens var uzdot ne tikai no zāles, bet jau iepriekš iesniegt organizatoriem. Taču sūdzības par aizvadīto sezonu vairs netiek izteikts pāris dienas pirms lielākajiem svētkiem. Nav ko bojāt svētku sajūtu. Ritenītim ir arī tradīcijas, kas mainās no sezonas sezonu. Atceros koncertu Latviņš ciemā, kad mēs aizsākām džeku deju. Toreiz balva palika ļoti daudz džeku, bet tikai 3 meitenes. Neredzēju, tas bija pirmo reizi man šķiet. Vienā brīdī pamanījām, ka viņas visas ir aizgājuši viens pašs dejot aplītī bez mums. Reāli, vienas pašas, visi džeki tur, bet mēs vieni paši. Tad džeki izdomāja, ka mēs sāksim paši savu deju. Princips nav vienkārši. Visi džeki saķērās aplītī un ar koordinētām saskaņotām kustībām apbūra visas klātesošās meitas. Toreiz džeku deju tajā sezonas ballēs atrādījām diezgan bieži. Katram laikam bijuši arī sekas pārnotie izteicieni. Vieni atcerēsies, ka uz jautājumu, vai izmēram ir nozīme, galvenais ir jāmin vismaz 30 centimetri. Citi zinās, ka ballēties pirms mēģinājuma drīkst tikai tad, ja bulka vidū ir kāds, kas gatavs uzņemties atbildību un turpat deju zālē izgulēties par visiem, vai ka izsaukums paņem mani uz ziloņu fonu saistīts vien ar bildes uzņemšanu Nīderlandes zoodārzā. Tāpat nomainījusies dejotāja vēlme pēc iesaukām. Agrāk ar tām grezni rotājās Maziņais, Džēriks, Fūdžiks, Stefānija, Valdis, brāļi laivinieki un Gigi. Kādi tik interesanti deju biedri nav bijuši. Tagad tā iesauku došana gan nedaudz apsīkus.
mūžu, devam mūžu, un par sargu savai zemeļā. Dod man tīru istābiņu, baznīcu no pelniem celt, dod man Dievu 100 reiz liektu, dod Dieviņi vēlreiz sākt. Dod man tīru istābiņu, baznīcu no pelniem celt, dod man Dievu 100 reiz liektu, dod Dieviņi vēlreiz sākt. Dod man brūķi vēlreiz irt un vēlreiz irt, mirt par savu tēvu zemi, uz ešiņas galvu likt. Dod man nepiedot to nakti, asinis, kas brūķi klāj, lai sniegs sniegi, lai līst lieti, kas tā asins brūķi klāj. Mirdu šķēpiem celt saules ārpos, tauru skaņās, kad viļņojas gaiss. Dod man spēku, dod man laiku, dod man visu vēlreiz sākt. Mirdu šķēpiem celt saules ārpos, tauru skaņās, kad viļņojas gaiss. Mātes mūžu, tēva mūžu, un par sargu zemeļā. Mirdu šķēpiem celt saules ārpos, tauru skaņās, kad viļņojas gaiss. Dod man spēku, dod man laiku, dod man visu vēlreiz sākt. Mirdu šķēpiem celt saules ārpos, tauru skaņās, kad viļņojas gaiss. Mātes mūžu, tēva mūžu, par sargu zemeļā. Mirdu šķēpiem celt saules ārpos, tauru skaņās, kad viļņojas gaiss. Dod man spēku, dod man laiku, dod man visu vēlreiz sākt. Mirdu šķēpiem celt saules ārpos, tauru skaņās, kad viļņojas gaiss. Mātes mūžu, tēva mūžu, par sargu Tā tas tradīcija ritenis griežas no sezonas uz sezonu, uz riņķi vien. Un tā tas griezīsies, kamēr vien mums būs dejot gribētāji, kuri pirmdienas un ceturtdienas vakars brīvēs tradīcijai, bet nedēļas nogalēs līksmi košos brunčus un dimdošos zābaks pucēt steigs, lai tādi mūsu pulkā būtu vienmēr.
Bet ir izpalikusi vēl viena kolektīva ritenītes neizsīkstoša tradīcija. Tālab. Paldies Tautas deju ansamblim Ritenītes. Un kas tad ir īsta dzimšanas diena, ja nav apsveikumi, ziedi, bučas, un tādēļ aicinu sveikt Ropažu novada domas priekšsēdētāju Vitu Paulāni. Lūdzu. Labvakar, labvakar, cienījamie gavīdnieki, labvakar, visi radi draugi, līdzjutēji, koncertu klausītāji un skatītāji. Tiešām patiesi pagodinājums jūs sveikt Ropažu novadā, Garkalnes pagastā, tik skaistā jubilejā. Man visu laiku tā, ka skanēja vēl tā tautas dziesma, es mācēju danci vest līkumiņu līkumiem, un es varēju vieglu soli kā riteni ritināt. Jums patiesi ir tik viegls solis, neskatoties kādu laiku, ka mēs tā kā mēģinājām varbūt ne tik ļoti visi kopā, bet jūs to profesionalitāti esat saglabājuši un tik augstā profesionālā līmenī. Un pateicoties tam, ka tas Latvijas kods mums ir katram savs, bet jums tā noteikti ir tautas deja. Un es domāju, ka arī pateicoties tam, ka šim kolektīvam šis nosaukums Ritenītes jau ir iekodēts latviešu tautas dziesmās,
jums ir tik bagāts mūžs. Un klausoties pēdējos skaņdarbu un skatoties jūsu skaisto deju, atceros arī savu jaunību. Bija tāds, jūs jau noteikti Ilzi atceraties, Gunārs Ordelovskis bija tautas mūzikas orķestrs, un mēs mazie mūziķi arī tur spēlējām tieši ritenīti, un es atceros tīri tehniski tās grūtās lietas un vietas, jā, un jūs tik viegli to izdejojat un izlecat, un tas viss ir tik ļoti skaisti. Un, ja ritenīša kolektīva kods ir vārds un jūsu dejot prasme, tad man liekas, ka vispār visā kopumā tas kods jums ir Ilze Mažāne, jo es domāju, ka pats galvenais kolektīvā ir vadītājs, ir ļoti svarīgi visi dalībnieki, bet vadītājs ir pats. Un Ilze, pateicoties jums, kolektīvs ir tik ļoti profesionāls un tik ilgus gadus dejo. Un atceros arī atkal jaunību, ka jūs pie mums uz Ulbruku braucāt, vēl biju mūzikas skolā, teica, pie mums brauks pati Ilze Mažāne. Tu vari kādas garšīgākas maizītes kaut kur sagatavot? Es saku, būs. Un vēlreiz pārslaucījām, pārmazgājām mūzikas skolotāju telpu, kur pēc koncerta tad vadītāji, jo pati Ilze Mažāne arī būs. Un cik skaisti, ka mēs varam būt arī kolēģi. Tiešām apbrīna par jūsu profesionālo ieguldījumu. Es atļaušos teikt mūžu garumā. Un par to, ka Dievs jums ļāvis un ir tā svētība tiešām darīt šo savu darbu, kas ir jūsu sirds darbs, ar ko esam ieguvēji mēs visi, vai ne ritenīti? Tā ir. Un tādēļ mēs gribam pasniegt no Robežu novada pašvaldības Ilzei Mažānei par ilgadēju un profesionālu tautas deju kolektīva ritenītes vadīšanu 45 sezonu garumā. Paldies par personīgo. Paldies par personīgo ieguldījumu tautas deju kolektīva radošajā darbībā un panākumu sasniegšanā. Ilze, visu cieņu. Kur tad bez labās rokas un no pašvaldības arī pateicība Ingum Ladiga, tautas deju kolektīva ritenītes mākslnieciskiem vadītājiem par profesionālu un radošu ieguldījumu tautas deju kolektīva mākslnieciskajā izaugsmē. Es atvainojos, ka te ir nepareizi Ingu. Pateicību arī izsakam Lienai Lotei Kalniņai, tautas deju kolektīva ritenītes koncertmeistarei par radošu un profesionālu ieguldījumu kolektīva darbībā. Pateicība Ievai Aizupei Engerei, tautas deju kolektīva ritenītes repetītorei par ieguldījumu gan profesionālu, arī ļoti skaisti dejas solis ritinājās koncertu laikā. Paldies! Un tad ir tāds patiesas pagodinājums arī pasniegt šo pateicību Rasmai Reķis par ilgadēju aktīvu dalību tautas deju kolektīvā ritenītes no 1949. gada. Un tāpat kā šodien, tā arī tautas soli ritināti ir palīdzējis arī no 1949. gada viņas kungs Harijs Reķis. Un arī Harijam Reķis mēs tiešām pateicamies no sirds spēku izturēt.
viedokļi ir zelta vērti. Un te visu laiku koncertā skrēja, mums dejoja garām, es nezinu, brālīts ar māsiņu vai ģimenes draugu puisīts ar meitenīti. Un es domāju, redz, kā tas nekad nebeigsies. Jo viņi tā ritmiņā, viņi noteikti nav vēl jūsu kolektīvu sastāvā, bet viss jau bija, cik tas ir labi, ka tas ritums notiek. Un, jā, un šis bija zelta vērts mirklis. Paldies! Un, protams, arī dāvana no pašvaldības. Mēs sveicam un dāvinam jums 3000 eiro jaunu mākslinieku sasniegumu iegūšanai. Tad izdomājiet, ko sveicam. Jums ir tāds izpildu direktors vai? Paldies jums liels un lai dejas solis ritinās! Apsveikumam aicina Latvijas Nacionālā kultūras centra dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanas un attīstības nodaļas vadītāju Sarmīti Pāvulēnu. Lūdzu! Labvakar, dejotāji, dejas mīļotāji! Man tiešām bija patiesa prieks būt šajā brīnišķīgajā koncertā Tradīciju ritenī. Tradīcijas kā ritenis griežas, jaunu riteni neizdomāt. Katra paudze tam pieliek tikai kādu jaunu elementu. Ritenim griežoties, tradīcija kļūst dzīva. Un ritenītis spēj nodrošināt šo dzīvību un spēs nodrošināt šo dzīvību. Daudz laimes dzimšanas dienā ritenīti! Latvijas Nacionālā kultūras centra godaraksts Garkalnes novada kultūras centra Berģi tautas deju ansamblim Ritenītis, vadītāji Ilze Mažāne un Ingus Ladiga, par radošu un nozīmīgu ieguldījumu latviešu skatuviskās dejas attīstībā, dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, sveicam ansambļa 75 gadu jubilejā. Centra direktore Signe Pujāte. Paldies, liels! Vārds apsveikumam kultūras un sporta nodaļas vadītājam Oļģertam Lejniekam un kultūras speciālistam Armandam Leimanim, lūdzu. Labvakar, augsti godātie jubilāri! Labvakar, godātā publika! Vērojot uz krāšņo koncertu, neviļus es uzdevu savu jautājumu, ar ko tad man asociējās tautas deju kolektīvs Ritenītis. Es nācu pie atziņas, ka tā ir mūžīgā jaunība cauri gadu desmitiem, tā ir nemainīga augstākās raudzes kvalitāte cauri desmitiem skašu, konkursu un koncertu. Un deja tā ir kā nemainīga dzīves sastāvdaļa, esot mūžīgā kustībā, kā jau ritenītim pienākās. Un tādēļ ripojiet raiti, tipat krāšņi, pretī pirmajam simtgadēji. Sveicām no sirds īpaši Ilzi Mažāni un Ingusu Ladigu. Sveicam no sirds!
Un arī es Kultūras centra Berģu vārdā vēlos jums teikt milzīgu lielu paldies un lepoties, ka mums ir tāds kolektīvs ar tik daudziem skaistiem, smaidīgiem dejotājiem, ar tik lieliskiem vadītājiem un tik skaisti piedāvāto šo koncertu programmu. Un es jūs aicināšu nedaudz visus 4 uz priekšu. Ilzi Mažāni, Ingu Ladigu, Ievu Aizupu Engeri un Lieni Loti Kalniņu saņemt nelielu sveicienu. Nāciet droši šeit priekšā. Un kas tad ir īsta dzimšanas diena bez svētku cienesta, jeb tortes, un Garkalnes pagasta pārvaldes vārdā aicinu svinīgi iestumt svētku torti. Kamēr vēl sveces deg, tad es teikšu pavisam īsi. Ne katrs nams var lepoties ar tādu kolektīvu, ar tik daudz gadiem, ar tik daudz nopelniem, ar tik daudz dalībniekiem. Mēs par to esam ļoti priecīgi un novēlam jums turpmīgu sadarbību ar mums un lielus panākumus nākotnē. Paldies jums! Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Apsveikums un visa laba vēlējums šoreiz atstāsim Ritenīšu jubilejas svinību vakara daļai. Uz tikšanos ballē! Pirmkārt, milzīgs paldies visiem. Man jau dejotāji visiem prasīja, kāpēc mums ir tāda koncertā. Es teicu, ka vecie dejotāji vienkārši ir tāda par 5 gadiem vienu reizi. Bet milzīgs paldies arī par visiem atbalstu šo visu lielo gadu garumā. Un tīri aiz Ingridas man interesē, pakaļiet roku bijušie ritenīšu dejotāji. Bet mums ir daži ļoti lieli paldies. Šodien, diemžēl, veselības stāvokļa dēļ šeit nevarēja būt mūsu ilgadējā vadītāja Zigrīda Grams. Mēs viņam sūtām vismīļākos sveicienus un labu vēlējumus, bet mēs zinām, ka zālē ir arī viņas dēls Ivārs un mazdēls Teodors. Lūdzu atnākiet saņemt viņai domāto pušķi un lai nododiet visu jūsu sveicienu, es zinu, atcerās.
Un, protams, kolektīvs nekāds nevar pastāvēt bez jums, kā mūsu morāliem atbalstītājiem, un nevar pastāvēt arī bez cilvēkiem, kas mūs atbalsta gan morāli, gan organizatoriski, arī maznozīmīgi nav finansiāli. Tāpēc mēs sakām ļoti lielu paldies Lokuma domē, viņas priekšsēdētājs personām par to ļoti īso periodu vēl, bet manuprāt ļoti jauko. Protams, mēs nevarētu iztikt arī bez lielajiem republikas organizatoriem, tas ir Nacionālais kultūras centrs. Šodien viņas pārstāvs Sarbība Pāvlēna, lūdzu Sarbība, mēs arī jums gribam. Tā burvīgo dēlu, trīs pavāds matai. Mēs sakām lielu paldies arī cilvēkam, ar kuru ritenītim saistās, manuprāt, gadi 20, vēl no Rīgas rajona laikiem. Tas ir Roķers Leidis. Pie novada reformas visādi gadās, un mēs tagad esam savādākā veidolā, pavisam īsā periodā, bet ļoti ražana sadarbība ar robežu novada kultūras darba speciālistu Armandu Leimani. Šīs mums ir, katra personīgi pirmā māja, šīs mums ir otrās mājas, bet mums ir arī trešās. Tas jau 30 gadus mēs strādājam ar ļoti laiku atļauju Rīgas Tehniskās koledžas zālē, un viņi mums ļoti mīļi vienmēr uzņem. Un es zinu, ka šodien zālē ir ārpus darba organizatori Teja Felitovs. Otrajā daļā. Un pavisam mūsu tuvie un mīļie saimnieki, draugi, biedri, tās ir Garkalnes pagasts un tās pārvaldes vadītājs Lauris. Iztikuši bez kultūras centra vadītājs Vistas Klējas. Un kā jau iepriekšējā klipiņā jūs dzirdējāt, tātad mums ir pasākumā šā daļa, tātad ar visiem bijušiem dejotājiem mēs tiekamies jau apmēram šīs kādas stundas. Un tādēļ mēs tagad atrodamies Polo. Kur es esmu, kur mēs esam. Mēs esam nokavējuši, bet nekā nevar darīt. Jāgaida bija. Mēs šodien redzējām ritenīti. Tas bija ļoti skaisti un vareni. Ritenīts, ko viņš darītu, ja ritenītim nebūtu tik jauki vadītāji, kādi viņi pašlaik ir. Un vadītāji, ko darīt, ja nebūtu tādi dejotāji ritenīši, kādi viņi ir. Mēs pirmās paudzes dejotāji novēlam
lai jums vēl būtu ilga un veiksmīga sadarbība, lai viss, ko esat nodomājuši, lai viss tas top un tiek izdarīts. Paldies jums un zied visiem jums! Visiem! Laiku un veselību veidot vēl ļoti daudz horeogrāfiju. Es pasniegšu. Paldies!